Strādājot, priecājies par vasaru Jūrmalā. Tātad uzmanību dalībnieki, protesta braucienu dalībnieki, lūdzam pulcēties šeit, te, kur ir tie karogi un tumbas, ja? Lūgumu šeit ielociņā pulcēties. Pēc 10 minūtēm. Kas tur nav ko tur stutēt kantītes, nākam droši tuvāk. Tad labāk varēs visu redzēt un dzirdēt, jā. Droši, visi arī ar bērnu ratiņiem, droši tuvāk sanākam, jā. Man jāprasa mākslinieku kungam tiešām izturējis braucienu, jā. Tur iekšā ir stutes kaut kādas, jā, saliktas. Ko da? Leikoplasts ir līdzi. Nē, nu, galvenais, lai tā mašīna iztur, tā cūka jau izturēs, bet lai tā mašīna izturēs. Nē, tas tā, joks. Jā, labi. Nu ko, es domāju, ka ir laiks pienācis, lai mēs varētu sākt pasākumu oficiālo daļu. Tātad protesta braucienu dalībnieki visi ir sanākuši, droši arī tie, kas tur vēl laukumā šobrīd tur riktējās kaut ko, nākiet šurp. Tagad pasākuma oficiālā daļa. Vārds, kā man teica, Kristīnei, jā, Kristīnei. Kristīnei, jā. Kristīne jums... Jā, nākiet šurp, Kristīne. Kristīne, un jums uz tiem talsēm visvairāk vajag braukt, jā? Jā, labi. Vārds Kristīnei, aplausi Kristīnei. Labdien, no viena mikrofona pie nākamā. Un šodien man patiešām ir tas gods būt cilvēkam no tautas, kas pārstāv tautu jautājumā, kas visai tautai ir ļoti svarīgs. Bet atļaujiet man šo mazo uzrunu sākt ar anekdoti. Senos laikos, kad zvēri un putni vēl ceļus būvēja, bija uzaicināti viesstrādnieki, lai uzbūvētu māju. Bet pēc 3 gadiem tā māja sagruva. Nu, un rīkojot tiesu, mēģināja saprast, kurš tad ir vainīgs, kāpēc tā māja sabruka. Nolēma, ka vainīgs ir cements. Kad cementam deva pēdējo vārdu, viņš teica: nu, ko jūs? Es tur vispār nebiju klāt. Un šoreiz stāsts par šo ceļu ir līdzīgs kā šajā anekdotē. Mēs esam rakstījuši daudzas vēstules uz dažādām valsts iestādēm, jo, kā jūs visi atceraties, īsi pirms administratīva teritoriālās reformas mums visiem publiski apsolīja, ka šo ceļu uz pašvaldības ēku, kas tagad ir Talsos, sakārtos, ceļu saremontēs un mēs varēsim tur nokļūt. To ne tikai apsolīja publiski, bet investīciju plānā tā iekļāva finansējumu, lai to varētu izdarīt. Diemžēl šajā gadā ir izkusuši ne tikai solījumi, bet no budžeta tāmes ir izkusis un pazudis skaitlis, kas nodrošinātu finansējumu šī ceļa remontam. Un tad, kad mēs rakstam uz ministrijām un uz iestādēm un jautājam, atbildes ir garas, pilnas ar dažādiem vārdiem, bet paša galvenās atbildes nav. Kad tad būs?
Nu, lūk, un tāpēc mēs visi esam sapulcējušies, jo mēs esam demokrātiska valsts. Un demokrātiskā valstī tautai pieder tiesības un arī pienākums rūpēties par to, kas mums ir svarīgs. Rīgā ir ļoti vienkārši aizmirst, ka cilvēkam, kas nedzīvo Rīgā, nav tramvajs, kas ik pēc 15 minūtēm aizved uz to vietu, kur tev ir svarīgi nokļūt. Ārpus Rīgas cilvēku skaits nav noteicošā lieta, lai mēs dzīvot kvalitatīvu dzīvi. Noteicošie ir kilometri, un kā mēs varam sasniegt tās lietas, kas mums ir svarīgas, lai mēs varētu labi dzīvot. Tāpēc mēs šodien miermīlīgi, bet neatlaidīgi pastāvēsim un ziņosim visai Latvijai, bet jo īpaši tiem, kam ir iespēja šos ciparus atlikt atpakaļ budžeta plānojumā, lai šo ceļu beidzot sakārtotu. Un es jūs visus aicinu to darīt cieņpilnā veidā. Parādīsim, ka mēs mākam arī cieņpilni pastāvēt par to, kas mums ir svarīgs. Tūlīt Dāvs jums izstāstīs par tehniskiem parametriem, kā mēs gribam šo kolonu veidot, bet pats būtiskākais – izturēsimies viens pret otru tā, kā mēs gribētu, lai citi izturas pret mūsu bērniem. Lai mums viss izdodās, un es ticu, ka pirmais piliens jau ir uzpilējis uz karstās pannas, un asfalts mums būs. Bet tas nebija solījums. Tas bija vēlējums. Es domāju, ka no manas mutes Dieva ausī. Tieši tā. Paldies, aplausi Kristīnei. Tā. Nu jau vienkārši jūs pirms tam teicāt, jā, kā ar tiem solījumiem. Tā, pirms mēs dodam vārdu Dāvim, vēl viens man ieteikums. Mēs arī Tīnužos tur savulaik ņēmāmies ap ceļu, bija briesmīgs ceļš no Tīnužiem līdz Ikšķilei, un tad vēl solīja, ka būs ne tikai ceļš, tad apsolīja arī vēl gājēju celiņu. Gājēju celiņu neprasiet, ja? Jo gājēju celiņš aizies tikai līdz kapiem. Tā kā tas ir Ikšķilē, ja? Jā. Jā, Dāvim vārds, ja? Nāc, kā tad, jā, tieši tā. Labāk redz, jā, ir tā. Tepat priekšā, ok. Labi, paldies par ovācijām, paldies par aplausiem. Es domāju, ka vēlreiz varētu ovācijas savākt, vai ne? Man ir lielāks prieks, kad šodien ļoti labs laiks, solīja, ka lietas līs. Es ceru, ka viņš arī paliks tikai solījuma pusē. Bet runājot par solījumiem, ceļš nav. Bet kāpēc mēs esam šodien šeit? Lai viņš būtu, vai ne? Varam tev uz to aplausu arī, ja? Man ir nodotā stafete, ka man jānodod ir drošības instrukcijas jums. Es domāju, ka katrs šeit ir pilnīgi adekvāts un ļoti saprāta stāvoklī, lai saprastu, kad ir jābrauc droši, ir jāievēro sava drošība pirmkārt un arī apkārtējo. Vai ne? Tāpēc man ir uzrakstīts teksts tātad kolonā, brauksim patstāvīgi, bez ceļu policijas pavadošajām mašīnām, sekojot kolonijas priekšgalā. Tātad sekojam rojas zilajam sīvēnam, tas būs šeit, ja? Un ievērojam satiksmes noteikumus, uzmanīgi braucot ar atļauto braukšanas ātrumu, pietiekam distanci un neapzenot vienam otru. Respektējam citus satiksmes dalībniekus, jo īpaši gājējus un riteņbraucējus. Skaņas signālus bez vajadzības nelietojam. Bet, man ir maz bet, tā kā šis ir protesta brauciens, un vismaz tad, kad tiek filmēts video, tad uzpīpinam. Jā? Sarunājuši? Jā, sākumā, pa vidam un beigās. Maršruts, jā, pats svarīgākais. Kur tad braucam? Visi forši sabraukuši šeit. Braucam Roja Valdemāra pils, jo tas ir tas posms, ko vajag sataisīt.
un braucam atpakaļ. Ja mēs ļoti steidzīgi izbrauksim, nu tad varbūt laižam vēl vienu riņķi. Nebūs tik ātri. Ja ievelkās vismaz uz 4 stundām tas brauciens, tad viss darbs ir izdarīts. Ja ir 15 minūtes prom, 15 atpakaļ, tad vai laižam vēl vienu riņķi. Cik ātri? 30-50 km. Brauks, kamēr saptaisīs. Jā, braucam kāds 2 mēnešus un 3 dienas. Kaut kā tā, apmēram viss skaidrs. Jautājumi? Jā, tātad kolonas, zilais sivēns brauc tā, un kolonas tad arī, es domāju, tādā pieklājīgā manierē viens otru, jo tur ir sadalīts 3 daļās, tad tādā pieklājīgā manierē arī palaižam cits citu tā, un neko jūs nenokavēsiet, tas ir viens. Šis pasākuma mērķis ir ievilkt tādā lēnā garumā šo visu pasākumu, tāpēc nesteidzamies ar galvu, ar drošības sajūtu, un es domāju, ka viss būs kārtībā. Es kaut ko varbūt vēl aizmirsu. Nu, es domāju, ka līdz Talsiem nevajadzētu braukt, jo tad tas ceļu posms jau ir sataisīts. Bet, nu... Jā, logas nesitam, lūdzu. Arī Talsos. Tā kā, nu ko, ovācijas, aplausus un paldies, kad esat tik kuplā lielā skaitā. Dodu stāpēti Ruko. Jā, paldies, jā. Nu, žēl, man jau to gribētos redzēt, aizbraukt visi un izsist logus, vai ne? Nu jā, labi, būsim prātīgi un pieklājīgi. Jā, tātad vēlreiz atkārtošu, tātad zilā cūka brauc pa priekšu, visi pārējie kolonā aiz muguras, tātad izbraukšana pa estrādes viņiem vārtiem. Un cūka, kur nostāsies kaut kur šeit priekšā uz ceļa jau, ja? Un tad sakojam līdz cūkai, lēni prātīgai, saprot, ātrumu nav iespējams pārsniegt, vai ne, jo, nu, tāpēc jau tas ceļš ir, vai ne, jāremontē. Lūk tā, un visi tie, kas te ir vēl palikuši, jā, vēl nemūkam projām, Ane jau aizgāja jau uz mašīnām, jā, nu jā, tur bagažnieki droši vien ir. Es saprotu, ka brauciens būs ilgs, tad jau ir paņēmis līdzi karbonādes un kartupeļu un vispārējais. Jā. Un pikniks vēl pa ceļām taču būs, vai ne kaut kur? Kurā vietā pikniks nebūs viņā galā? Tur, kur apstāsies, tur būs pikniks. Labi. Ļoti nepatīc, varans liels un cildīgs, kaut tu būtu lācītis, zāģu skaidām pildīts, tad es teiktu pinkainīt, pietiek vienam dvašots, vīlīti es atrastu, kur tā vājāk sašūts. Caurumiņu izurbtu un no prieka mirtu, ja no tava puncīša
zāļu skaidas birtu, 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 izbirtu, satucētu riekšām, tāpēc jau es urbinu, lai tur tiktu iekšām. Tad mēs būsim vesels vihan, dzīve mums būs šāda. Mana galva, prāts un acs, klāt vēl tava ādā. Tad mēs būsim vesels vihans, kopā iesim bitēs, un mums abiem medus būs, kas gar vaigiem ritēs. Mazo mīļo lacīti, mēs jau tevi baidām. Ja tās skaidas tavējās, paliec tad ar skaidām. Mazo mīļo lacīti, mēs jau tevi baidām. Ja tās skaidas tavējās, paliec tad ar skaidām. Ai, jā, ai, jā, jā, ai, jā, 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 jā. Ai, jā, ai, jā, jā, ai, jā, 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 jā. Ai, jā, ai, jā, jā, ai, jā, 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 jā. Ai, jā, ai, jā, jā, ai, jā, 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 jā. Ai, jā, ai, jā, jā, ai, jā, 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 jā. Ai, jā, ai, jā, jā, ai, jā, 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 jā. Ai, jā, ai, jā, jā, ai, jā, 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 jā. Ai, jā, ai, jā, jā, ai, jā, 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 jā. Ai, jā, ai, jā, jā, ai, jā, 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 jā. Ai, jā, ai, jā, jā, ai, jā, 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 jā. Mežā būdiņu tev celšu, celšu, kur mums abiem apmesties, ties, 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 ties. Mežā būdiņu tev celšu, celšu, kur mums abiem apmesties. Augstumā tur sasildīšu tevi, karstumā tur dzesēšu, šu, 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 šu. Augstumā tur sasildīšu tevi, karstumā tur dzesēšu. Es jau neesmu tāds kā visi citi, kas pa krogiem klendē, re, 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 re. Es jau neesmu tāds kā visi citi, kas pa krogiem klendē, re. Izdzērbjānu kortelīti, līti, lieko sava gultiņa, ņa, 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 ņa. Izdzērbjānu kortelīti, līti, lieko sava gultiņa. Un ja tu vēl blakus būtu, tad ir laime pilnībā, ba, 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 ba. Un ja tu vēl blakus būtu, tad ir laime pilnībā. Tad mēs abi vienos priekos, priekos, laistu nakti trijatā, tā, 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 tā. Tad mēs abi vienos priekos, priekos, laistu nakti trijatā. Dziesmiņu par mīlestību, stību, tevim klusi dziedātu, tu, 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 tu. Dziesmiņu par mīlestību, stību, tevim klusi dziedātu. Es jau neesmu tāds kā visi citi, kas pa krogiem klendē, re, 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 re. Es jau neesmu tāds kā visi citi, kas pa krogiem klendē, re. Mi quattro giorni, palezze sciccotore, polonese o maionese, tu a dietu pilne saples, l'ora, oh l'ora, mon amor dziedi cittadore, l'ora, oh l'ora. Meritevo temperatur, grande Mercedes c'est la vie, charmante vie, l'ora lì, delir garçon, delicat, nessa mai da
apparat. L'ora, oh l'ora, mon amor chiede zitto d'ora. L'ora, oh l'ora, meritevo temperatura. Dancer holtje priekšā, Lora līne ir iekšā, un garsone tā dari, hoš maž bišķi vēl vari. Lora, oh Lora, mon amor dziedi citu dura. Lora, oh Lora, meritevo temperatur. Lucia di Lammermoor, nettaisitte avantor, magnikir on pedikir, nepatjer osa moshpapir. Lora, oh Lora, mon amor dziedi citu dura. Lora, oh Lora, meritevo temperatura. Dekler accessoire, sessuār, iekšbuduār, adjē madam au revoir, raksti tagad memoār. Lora, oh Lora, mon amor dziedi citu dura. Lora, oh Lora, meritevo temperatur. Čau, goodbye ar labvakar, nenākšu vairs šovakar. Danke schön und bitte schön. Juchheimisch, auf Wiedersehen. Lora, oh Lora, mon amor dziedi citu dura. Lora, oh Lora, meritevo temperatur. Lora, oh Lora, mon amor dziedi citu dura. Lora, oh Lora, meritevo temperatur. Lora, oh Lora, mon amor dziedi citu dura. Lora, oh Lora, meritevo temperatur. Lora, oh Lora, mon amor dziedi citu dura. Lora, oh Lora, meritevo temperatur.
Kāds laiks jau pagāja, čalis aizbrauc štatiem pirms 2 gadiem. Ja nešaubos kādiem, sūtu vēstules, kā apceļojot Kaliforniju, nevelkot draugu, saka atpakaļ uz Latviju, skumstot vienīgi pēc draugiem un radiem. Vienīgais būt, kas izved no rāmjiem, tā pa vakariem, mēnesī skatās, savējos atcerās, draudzēm prasās, nemācās strādā, viesnīcā kaut kādā, peln jau nesūdīgs $100 dienā, viss cieņ vecais, tā neko iekārtojies kā posci, nu tāpats tikai turies, skaties vecais, tavu veselību nopietni, to pa naudu nenopirks, tu taču pats zini, ko es gribēju, sveiciens nodot, pasveicinu visu un ceru atbraukt šogad. Vienā no vēstulēm tu rakstīja, ka pietrūkst vecmāts pīrā, ko pareizai iekost. Saki, lētie burgeri jau sēžot, kuņģi griežot, nu vo, beidzot, Latvijā tu biji uz tiem nereāli traks. Es taču tev teicu, tu atbildēji pasaks, labi, pietiks, kā tur veicens, stabili nevisai, vai man sastāstīja Oļeks. Nēs tur bijis, cik vien redzējis pakast, terors, snaiperi, iet jums tur karst, sāki ciemos brauks, ņems man līdz, ko šinī bedrē, paldies, ka palīdz, bet nevar ģimenes tur kājas atstiepš, vientulību necieš, tu pazīst latviešus un visi tie marsieši, tu pats teici šmot, rest, kad cūks, saprasties grūti, pie tām vēl angliski vispār nerubīju, tuj tā lāp, ko es grūzu. Katru tavu vēstuli pārlas 3 reizes, kā reizes lasu vienu un atkal man pārsteidz pareizi. Ja koš, tad koš, cik vien lien, saka, resnie tur tik vien kā vien dienu. Nu jā, tu ko, krievs paliek krievs, es jau to pamanīju, ka mēs kodām uz ielas, par tevi nešaubos jau kopš pirmās dienas, bet nu labi, tas tā, ko es vecs tēms cilāju ar vienu kāju, it kā pagātnē dzīvoju, kopš tu aizbrauc tāds vārds kā draugi, nepastāv tāda nav, bija viens, bet nu čau, nemaz nevajag, šaubos vai kāds spēs tev aizvietot vērtības, kas tev piemīt, cits tās aizskalo mans mājas stūris, tev mūžīgi būs vaļā, un manā sirdī priekš tevis atradīsies daļa, vietas, kur glabāt atmiņas par tevi, jo mēs esam kā brāļi, tu esi tur pie sevis, jebkur, kur tu atrastos Ķīnā vai štātos, ko es pēros, nav nozīm kilometros, vienmēr būs ceļš, kas vēd tieši mājām, strupceļ nav, tu zini, mēs tevi gaidām, jā, mēs tevi gaidām.